Tad, kad es izdzirdēju tavu vārdu, es biju mašīnā, radio, klausos, ka tautumeitas ir uzstājušās Glastonberijā. Un tā, pa vidu kaut kur piemin tevi. Man likās, kur mēs esam palaiduši garām tavu vārdu vispār mūzikā Latvijā? Tevi zini? Man liekas, ka tagad jau pēc Pozitīvas un pēc Supernovas, kad mazliet sāk atpazīt. Bet man liekas, ka mani ilgi turēja tikai tādā tā kā hip-hopa komunitijā, jo es nedziedāju latviešu valodā. Man liekas, tur bija tas iemesls. Tad tu esi latviete, un tad latviešu hip-hopam jābūt latviski vai kā? Man šķiet, ka ir cilvēki, kas tā jūtās. Vismaz no radio puses un cik es esmu dzirdējis un ar cilvēkiem runājis par to, kā latvieši klausās mūziku un kā viņi lieto streaming un internetu un vispārējo, kad tomēr pārsvarā klausās latviski un nav daudz latviešu mākslinieki, kuri izpilda savus dziesmas angļu valodā. Man liekas, ka es varu iedomāties par sevīm un par Beltempo varbūt. Protams, uz Eirovīziju visi raksta angļu valodā, bet tas ir savādāk. Pārsvarā visi dzied un repo latviešu valodā. Varbūt es biju kādam tā kā skabarga acīs. I don't know. 13 gados tu tētim un mammai pasaki viss. Es gribu prom un braukt uz Angliju. Man no bērnības bija complete obsession ar Spice Girls. Es to filmu kādreiz skatījos vismaz vienreiz dienā, kur viņiem bija tas lielais buss, viņi braukāja par Angliju, par Eiropu. Un es kaut kā intuitīvi jūtu, kad es gribu uz lielās pasaules skatuves tikt. Arī tas, kad es mācījos jau no 3-4 gadu vecuma angļu valodā. Un ap to laiku, kad man bija 13, man bija citi ģimenes locekļi un citu draugu, vecāku draugu bērni, kur arī jau brauc mācīties uz ārzemēm. Tā kā tādā laikā tas nebija tik dīvaini. Tas pats dīvainākais bija tas, kad man bija 13. Es biju tā kā mazliet jaunāka. Daudz brauc prom uz 16. Bet es jau no dzimšanas esmu tāda patstāvīga. Un es saprotu to, ka tas izklausās nereāli, kā tas varētu būt. Bet manā tādā eksperiencā bija tas, kad tu pēkšņi atrodies skolā, kur tev gadā ir tikai 45 meitenes, un jūs visas dzīvojat kopmītnēs vienu blakus vienotrai. Tā mana pirmā istaba kopmītnē bija no viena roka šeit, otra šeit, un tu vari aiztikt abas sienas. Nebija daudz vietas, bet mēs visi bijām kopā tādā lielā saimā putrā, un tas bija jautri. Tā kā man palaimējās. No kurienes tev vecāki, tava ģimene varēja to atļauties? Biznes. Tētim bija savs biznes. Un tā bija pieņemts, ka citi bērni arī brauc mācīties uz ārzemēm. Tev paveicās? Man ļoti paveicās. Man paveicās ar saviem vecākiem, ar savu ģimeni. Man dzimtā un arī citos lokos ir ļoti, ļoti strādīgi cilvēki. Un, protams, tas nenozīmē, ka visiem tad būtu tie paši līdzekļi, bet dabūt kaut ko un noturēt un zināt, kā viņu pareizi izmantot. Ir 3 slāņi, kuri, man liekas, man tika iemācīti. Tie ir? Kā kaut ko dabūt, kā atrast veidu, kā sevi atrast to vietu starp to, kas tev sanāk viegli, kas tev patīk un kas tev maksā. Ir tāds Japāņu teorija, kad ir dzīves jēga ir atrast to, kas dzīvo visam tam pa vidu. Ko tu vari darīt brīvi un atvērti, bet arī saņemt no tā atpakaļ. Tu aizbrauc kā tīnis uz svešu zemi, ar draudzenēm, ar domu biedriem. Tu mācies mūziku, bet kaut kas taču tur ir pilnīgi jauns un pilnīgi nezināms, pilnīgi svešs, un tev liekas, kā es tikšu galā. Varbūt angļu kultūra tādā pirmajā brīdī bija savādāk tādā ziņā, ka viņiem ir klases struktūras, kuras Latvijā neeksistē. Latvijā ir cilvēki no citām pilsētām, ciematiem, no citām socioekonomiskām grupām, bet nav klase. Klase tas ir kaut kas pavisam savādāks. Un to es pirmo reizi ar to sastapos, kad es aizbraucu mācīties Anglijā. Tādā ziņā, kad angļu
sociums var būt ļoti ciešs un neatvarās iebraucējiem. Un, piemēram, manā skolā visas manas tuvākās draudzenes no 13 gadu vecuma bija no Taizemes, no Malaizijas, no Nigērijas, no Lebanonas, Sīrijas, no Ukrainas, no Krievijas. Bet anglietes bija tāsnas un foršas, mums nebija nekādi strīdi. Bet tu biji svešā? Mēs visas bijām vienā pusē, un viņas otrā. Trešā valsts, jā. Jā, tādā līmenī, kad, ko tu dari sestdien? Mēs braucam spēlēt polo. Un tu pazīsti to top polo spēlētāju Armandu? Jā, es viņu pazīstu jau no bērnības. Mēs kādreiz spēlējām netbolu, kad mēs bijām pamatskolā. Tur tādas attiecības ir ļoti, tas sociums viņiem ir ļoti cieši, tīpaši, jo tuvāk tu esi zilajām asinīm. Un tas man bija kaut kas jauns, es to vispār nesapratu. Bet tādā pašā laikā, man liekas, lielāko, ko es caur to iemācījos, ir tas, ka visas manas draudzenes, kuras bija no citām valstīm, no visas pasaules, un tad es ļoti ātri savos 13, 14 gados sāku saprast, ka cilvēki ir vienādi. Kad mums visiem ir vienas un tās pašas bailes, vērtības. Tur konteksti mazliet mainās un kultūras varētu būt mazliet savādākas. Tur vienam tā, vienam tētim 2 sievas vai tur kaut kas tā un tā, bet un viens nēd cūgaļu, viens ēd, viens tur vēl kā melnu svētdienās vai nē, tur vienalga. Bet pārsvarā mēs visi esam tik līdzīgi. Un man ir draudzene Azurīna, kur man tad sen iemācīja, ka mēs visi lūdzam vienu to pašu Dievu, tikai runājam savādākās valodās. Un es esmu par to visvairāk pateicīga. Mēs vēl joprojām daudzas ļoti labi draudzējamies un bieži vienotru satiekam. Un es laikam man ļoti paveicās ar to. Tas atvēra man sirdi uz daudz ko jaunā vecumā. Daudziem ir viedoklis, ka tie, kas aizbrauc uz Angliju, viņi aizbrauc, jo tur ir vieglāk. Vieglāk naudu nopelnīt. Te mazāk maksā, it sevišķi krīzes gados. Jā, tā varētu būt, bet ja skatās tagad, kopš Latvija ir iegājusi Eiropas Savienībā un vispārējo, protams, Anglija tagad ir jau izlikusi ārā, tā kā viss mainās, bet tās cenas šeit un Londonā ir diezgan līdzīgas. Ja tā ņemam ļoti banāli, bet ja tu ej uz bāru un dzer alu, tad tās cenas nav tik dažādas. Bet, protams, Anglijā varbūt ir vairāk darba iespējas. Un tā industrija tur ir lielāka, tīpaši kreatīvā. Ko es gribētu saprast no tevis ir, kam tu esi gājusi cauri, tad, kad tu vēl studēji. Lai tev būtu, kur palikt, lai tev būtu, ko ēst, lai tu būtu patstāvīga. Es kādreiz dzīvoju pie savas draudzenes mammas bēniņos. Viņai bija viena maza istabiņa. Es no viņas īrēju daudz lētāk nekā ņemt pašai savu dzīvokli vai istabu pie citiem. Un es mācījos savā maģistrā, par ko es pati maksāju. Un tad vēl strādāju pubā. Viņš saucās Bread and Roses pub. Tas bija Londonā jau. Tas, kad es biju pabeigusi bakalauru. Bakalauru laikā man bija iedots grant. Aizdeva naudu no Student Finance. Ir tāda liela kompānija Anglijā, kur visiem aizdod. Tā nauda nebija daudz, bet es nebiju Londonā un mazā pilsētā ar to pietika. Tad es pārbraucu uz Londonu, ar to nepietika. Un Student Finance tanī gadā nedeva naudu uz maģistriem, bet es pabeidzu universitāti, man vēl bija tikai 20, vidusskolu pabeidzu 17. Un es gribēju iet tālāk mācīties, jo 20 gados es vēl nezināju, ko es gribēju un kā es to sasniegšu. Un man nebija izformulēti visi mani sapņi. Tā kā, kad es mācījos maģistrā, es strādāju 2 darbos, vienu pubā un vienu zonu centrā, kur es pārdevu vīnu. Tu zvani cilvēkiem, kuri kādreiz ir pierakstījušies Sunday Times Wine Club, un tu viņiem zvani un saka, mums ir kaste ar Tempranillo no Spānijas. Un man zini šito te upselling. Un tas bija tiešām smieklīgi, jo tā kompānija, kuras strādāja tikai cilvēki, kuri bija no kreatīvajām industrijām. Vai nu viņi strādāja cirkos, vai nu mūzikos, vai nu rock grupās. Un ka viņiem nebija tūras vai nebija darba, tad viņi visi gāja un piepelnīja tur. Tā kā tādā stāvā bija tik smieklīgi. Tu ej pa gaiteni un kāds dzied Lion King. Kāds tur met kūleņus un vispār, jo tas bija tāds baigais piedzīvojums. Un es caur to iemācījos daudz par vīniem runāt. Un
arī izdzīvot. Un ko tas nozīmē, ka tev ir jāskaita katrs pauns, lai tu varētu Par līdz universitātei tikt par kūliņiem. Pirms 3 gadiem tu saki, ka es gribētu, lai man ir koncertūra pasaules. Man ir ieraksts Losandželosā un ka es varu apmest apakaļ kūleni. Ar to backflipu man vēl nav sanācis. Es vēl mēģinu uz rokām nostāvēt. Ritentiņas māku uztaisīt, kūleņus priekšā jāvada uz aizmanu. Tie iepriekšējie 2? Losandželosā es biju tieši pirms Covida, un tad visa pasaule sāka slēgties. Tā kā es ielidēju Losandželosā, sākās visi šie lockdowni. Un man bija jābrauc atpakaļ. Jo es braucu kopā ar vienu mākslinieci, kurai kādreiz es biju tūris menedžeri, Mūnšāds un Elī. Mēs braucām uz South by Southwest, kurš ir Austinā, Teksasā. Mēs tur braucām, bet tieši tajā laikā, tajā mēnesī, martā, viss sāk slēgties ciet, visu pasauli. Pasaules tūri? Pasaules tūri vēl nav bijusi. Es esmu bijusi vairākās Eiropas pilsētās, un es strādāju pie tā, lai mans repertuārs ir tik liels un man atpazīstamība ir tik liela, lai es varētu atļauties braukt tūrēs, jo tās tūres izmaksā ļoti, ļoti daudz. Ir īpaši, ka tev ir jāņem cilvēki līdzi, tā kā skaņotāji un citi mūziķi, un viņiem ir jāgādā un jāizmaksā. Tas viss nāk ar lielu cenu. Tas, ka tu esi bijusi Glastonberijā, ček. Tas, ka tu esi bijusi Pozitīvsā, ček. Bet mani sajūta, ka cilvēki joprojām mūsu sarunu skatās un nesaprot, kas tu esi. Es esmu Spotifyā vistraumētākā latviešu mūziķa pasaulē, cik es zinu. Cik tas ir? 174,000 mēnesī mani noklausās Spotifyā tikai. Un es esmu sasniegusi kaut kādus interesantus momentus ar savu mūziku. Piemēram, pagājušajā gadā, kad manu dziesmu ielika FIFA spēlē, kas ļoti daudziem maniem draugiem, mūziķiem, tīpaši vīriešiem, tas ir tā kā lieta, ko viņi grib sasniegt, un man tas sanāca netīšām. Un tad lielākā lieta, laikam, par ko var runāt, ir tas, ka man bija tā Apple reklāma iPadam novembrī pagājušajā gadā. Un šobrīd vēsturē pirmā latvieta, un ceru, ka ne pēdējā. Bet tāpēc es saku, es esmu maziņa, kad es eju pa ielu Londonā, mani neatpazīst. Bet industrijā mani visi atpazīst. Tu nevari iet nekurā rekordkompānijā Anglijā un pateikt manu vārdu, un kāds mani zinās. Katrā stāvā. Es esmu to izcīnījusi. Ir īpaši elektroniskā mūzikā mani atpazīst kā rakstnieci, kā mūziķi. Pārsvarā kaut ko tādu sasniegt. Apple, lielie koncerti. Un tur ir apakšā komanda, un tu dari visu viena. Tad viss teiks, nu tad jau viņai viss kārtībā. Man ir viss kārtībā, bet es nevaru teikt, ka es esmu sasniegusi visus savus finansiālos mērķus. Man Covida laikā es strādāju kā tūris menedžere, un pēkšņi visa pasaule, visa kreatīvā pasaule, visa mana industrija beidzās. Man nebija, es nevarēju nekur piepelnīt, un man bija miesā. Tā kā es no tā tikai tikko ārā pagājuši vasar. Un tagad man iet plusā, un lietas kustās uz labāko pusi. Bet es mēģinu saprast, ka tas ir maratons. Man nav interese pierādīt to, ka es esmu kaut ko finansiāli sasniegusi tādā ziņā, ka man jāvalkā ir dārgas drēbes vai jābrauc ar jaunāko mašīnu. Man pat tiesības nav. Daudz ko es iepelnu, šobrīd es arī ielieku pati sevī, jo man nav līdzekļu no citiem resursiem, no kompānijām vai no menedžeriem vai vienalga. Tā kā Apple vai FIFA ieliek tavu dziesmu, paņem. Apple ir reklāma, tāpēc viņā ir ļoti daudz lielāka vērtība. FIFA ir ļoti maz vērtība īstenībā. Tur ir vairāk, viņi to dara, tāpēc, ka viņi izvēlās ļoti daudz mazākus Tie daži mūzikas. simti, tie tūkstoši? Daži tūkstoši. Bet tā, kad tu to sadali ar savu producentu un ar to cilvēku, ar kuru tu esi to kopā taisījis, vai ja tev ir kāds aģents, kurš tev to reklāmu vai sižetu ir palīdzējis dabūt, tad viņam arī pienākās procenti. Tā kā middleman. Tu
aizgāji un savu ceļus iesāki augstajā mūzikā, opera. Un tad tu esi ielu kultūra. Kurā brīdī tas klikšķis bija? Droši vien jau pēdējā gadā, jo man bija stipendija operas dziedāšanā. Man bija tas jādara, jo man par to apmaksāja dažas lietas universitātes laikā, bakalaura laikā. Un es atceros tuvu jau pēdējiem eksāmiņiem, kad man patika tas, kā man bija jātrenējas diafragma un cik tā mūzika bija skaista, bet tā vide, kur opera izpilda, tā ir vairāk tā kā arheoloģija. Tā saka? Jā. Nevis māksla. Un tie dinozauri, jā, tur. Tur nekas jauns nenotiek, diemžēl. Tur varētu būt jauns direktors vai jauns diriģents, vai tur izpilda pati jaunākā, skaistākā, vistalantīgākā operas dziedātāja. Bet tur īstenībā nekas nemainās. Un es sapratu, ka tas nav priekš maniem. Bet arī tajā laikā, kad man vēl bija 20, kad es vēl dziedāju operu, es vēl nerakstīju savu mūziku. Es vēl no tā ļoti baidījos. Es jau no 13, 14 gadu vecuma jau rakstu dzejas telefonos, kompjuteros, kaut kur uz kaut kādām salvetēm. Bet es nekad nevarēju iedomāties, ka es tiešām to varēšu darīt līdz tam līmenim, kad es ar to pelnīšu un kad kāds manī klausīsies. Tas man tikai atnāca varbūt kādos 24, 23, kad es pēkšņi sapratu, ja es to nepamēģināšu. Bet kurā brīdī tu vari saprast, kad, es nezinu, ar repu, ar hip-hopu tu vari pelnīt? Man liekas, man palēmējās ar to, kad es tā kā ienācu tādā industrijā, piemēram, pēc Nicki Minajs. Protams, pirms viņas arī bija Lil Kim, tas runāja tā ārzemēs, Amerikas industrijā. Tāpēc, un tagad stop, lai tagad es saprastu. Es no tās mūzikas nesaprotu, te jau neko. Lil Kim, Nicki Minaj, ja mēs sakam, viņi ir te. Kur tu esi? Cik man daudz jāņelāk uz zemi? Daudz zemāk, bet kāpēc tev ir tik interesanti, kur ir mans status? Es jau gribu lepoties, kur ir mūsējā. Man liekas, ka es salīdzinot ar Lil Kim un Nicki Minaj neesmu sasniegusi to pašu. Viņas nāca pavisam savādākā laikā, pirms 10 gadiem, kad tā industrija vēl bija daudz savādāka. Tagad, diemžēl, daudz ko nosaka popularitāte tādā tieši sociālo tīklu ziņā. Un, ja skatās uz to, tad jā, es neesmu sasniegusi tās lietas. Bet tādā pašā laikā es kontrolēju visu, un man neviens nesaka, kā man to darīt. Un man liekas, dažreiz tas ir vērtīgāk nekā būt lellē, kuru pasniedz no rekordkompānijas puses. Un es esmu pilnīgi finansiāli sevi atbrīvojusi no, kā saka, 9 to 5. No 9 līdz 5. Es esmu uzņēmēja. Par tavu šo sevis pozicionēšanu, Instagrams. Ko tev mamma domā par tavām bildēm? Dažas viņai patīk vairāk nekā citas, bet man liekas, viņa man ir pieņēmusi tādu, kāda es esmu. Man liekas, tas cilvēku šokē, bet kā kuru Anglijā to šokē mazāk, Latvijā droši vien vairāk. Kas tieši šokē? Mani tērpi, varbūt, dažreiz. To, ka es rādu savu ķermeni, to, ka es neesmu tievākais cilvēks uz skatuves. Kā kuru laikam? Tev ir bijuši kompleksi pašai pret sevi? Protams, viņa mamma vēl joprojām ir. Bet man liekas, ka ar to ir jācīnās katru dienu ar saviem kompleksiem. Nē, es neizdarīšu, man nesanāks. Es esmu pa lielu, pa mazu, pa sīku, pa blondu. Vienalga. Tev kādreiz mācoties Anglijā vai esot industrijā, kāds ir teicis? Tev, piedod, ir tādi gurni, vai tāds augums, vai tāds skatiens, vai tādi mati, un pasaka, Dievs, tu vēl ne tā staigā. Sievietēm, mūziķiem un māksliniecēm tas, kā mēs izskatāmies un kā mēs sevi prezentējam fiziski, ir, diemžēl, laikam tikpat svarīgi kā mūsu mūzika. Un, piemēram, Ed Sheerans var atbraukt uz koncertu tūri vienā vecā maikā, un viņš ir tik ļoti talantīgs, ka nevienam tas īpaši neskar, ka viņam tas teikraklis ir no Gapa 2012. gada. Bet, ja man nav uztaisītas visi nagi, ragi un uzvilktas pašas jaunākās modes tendences, tad es neietilpstu tādā kategorijā. Un tas paliek grūti, tad, kad visi jaunie dizaineri, kuriem ir ļoti, ļoti foršas idejas un jaunas drēbes, bet viņiem visi izmēri ir
nulles un mazāk izmēri. Tas ir tā vieta, kur es sapratusi, kad man būs grūtāk, jo man par to ir vēl vairāk jādomā. Cik tālu var iet ar erotiku? Es laikam plika neietu, bet man arī liekas, ka tas mainās, skatoties, kur tu esi savā dzīvē. Piemēram, es nezinu, ir sievietes, kuras rāda savus krūšu kaulus, un es viņas respektēju. Un, ja viņas tā grib caur krekliņiem, kur ir, kā saka, caurspīdīgi, es to pieņemu, bet es pati to bieži nedaru. Ir īpaši, jo, ja tu filmējies tādās lietās, un tu neesi Rihanna, ja tu viņas ieliec YouTube, piemēram, un tev nav liela mašīna, kas to video reklamē, tad tevi cancelo un YouTube tevi neļauj to video likt apritē. Tur ir tāda sīkuma, tur neko nevar izmainīt, tā kā tas arī jādomā, par to arī jādomā. Kas ir tas, ko tu gribi teikt savā mūzikā? Kas ir tas, kas svarīgi ir tev? Jo hip-hops un reps, ja mēs skatāmies tā vēsturiski, tad būtībā tas ir tāds sava veida protests pret kaut ko. Es ļoti ātri sapratu, kad man palika kādi 16, kad visa pasaule, īpaši vīrieši pasaulē, ļoti bieži kontrolē, kā sievietes drīkst uzvesties un kādas viņas drīkst būt. Un arī ļoti seksuāli manipulē. Un, kad es sāku rakstīt mūziku, tad bija jau tāds vilnis domāšanā un pasaulē, kad sievietes tā kā pret to taisīja protestu. Un tas bija no vienas puses tā ļoti erotiskā mana puse, tā super seksualized versija, kuru es parādīju sākumā caur savu repu. Tas bija protests pret to, ka mani tik un tā vienmēr regulē un uz maniem skatās kā uz seksuālu objektu. Kā gaļu. Jā. Un tad es to no tā rādīju, taisīju parodiju. Bet tagad tas ir viss mainījies, arī mainās mana gaume un mans tā kā nākamais solis, nākamā mūzika, ko es izlaidīšu, viņi ir jau savādāk. Tur arī ir intīmas tēmas, bet tur viņas ir no citas skatu punkta. Varbūt no pieaugušāka. Kā ierakstīt dziesmu Anglijā, lai viņa aiziet? Tam jābūt sakariem? Jābūt sakariem. Tam jābūt naudai? Ar naudu var mazāk. Tu vari daudz ko spēt ar labām idejām. Izstāst, kā tas notika. Kad tu raksti dziesmu savās kopmītnēs, un tad tu nesi. Es to nedarīju, kad es sāku tiešām rakstīt dziesmas, man jau bija 25, un es jau strādāju un dzīvoju Londonā, un man bija karjera. Es kādreiz strādāju AI. Mākslīgais intelekts. Mākslīgās intelekta kompānijā, kur taisīja kompjuteru, kurš varētu ģenerēt mūziku. Viņi gribēja palīdzēt lielām aģentūrām, kuras taisa mūziku priekš reklāmām, lai viņiem ātrāk varētu uztaisīt. Beigās viņi pārdeva to kompāniju ByteDance'am, kuram pieder TikToks. Tagad, man liekas, jau lielā kompānija saucās TikToks, bet tas viss tā, kad es sāku ierakstīt tā par nopietno, es nopirku vienkārši mājās to visu tehniku, ko vajadzēja, mikrofonu, vispārējo soundcardu. Un pirmos demos rakstīju mājās, un tad bija viens brīdis, kur man atrakstīja viens producents, kurš bija irānietis. Viņš dzīvoja ne pārāk tālu no maniem. Un tu to visu liki internetā? Un visu vienkārši ieliku internetā. Tik vienkārši? Es tanī laikā strādāju jau tad, kā menedžere mūzikā, citai māksliniecei. Un man bija iespēja satikt dažus cilvēkus, kuri strādā mūzikas biznesā tieši vairāk tā kā aģentūrā, vairāk tā kā izplatīt, jā? Jā. Un izplatītājiem bija sakari ar kompānijām, kuras meklē mūziku priekš televīzijas šoviem. Un tad pirmais projekts, kur es izliku, dziesma TikTok, nedēļu pēc izlikšanas tika izvēlēta vienam BBC šovam. Un tas bija tāds mans pirmais vilnis. Un jā, tas bija tāpēc, ka man bija sakari, bet arī man vienkārši kaut kā palaimējās, man liekas. Viņi izvēlējās manu mūziku, jo varbūt viņi dzirdēja, cik kaut vai viņa bija taisīta pagrabā ļoti mazā studijā, kur nebija dārgi instrumenti un mikrofoni vispārējais. Laikam no šī krāsma aizmugures līdz tava krāsla aizmugurē lata, un varbūt no turienes līdz
tam stūrim. Pavisam diezgan maziņa istaba un vēl tur grāmatas pa sāniem bija un viens mazs divāniņš, kur 2 varēja varbūt 3 iespiesties. Mikrofons. Un priekšā, protams, galds, kur producents sēdēja, un mikrofons aiz viņa, kur es stāvēju pa laikam. Dažreiz es sēdēju, es biju ļoti nogurusi. Vēl pilnai bildē vajadzēja vilcienu. Nē, viņš bija tūs stacijai, bet nedzirdēja vilcienus. Bet tas bija Hackneyā, Stoke Newingtonā. Un mēs ar to irāniešu producentu arī laikam mēs viens otru vairāk sapratām, jo mēs arī abi nebijām no Londonas. Un sapratām, ko tas nozīmē, kad cilvēks... Izsisties gribās. Izsisties gribās, bet arī tev neviens cits nepalīdzēs. Īsti. Tie visi, kas man ir palīdzējuši, tie citi cilvēki, kur ir iebraukuši Londonā, atkal mēs par to runājam, kad Londona tā ir tāda vieta, kur cilvēki brauc meklēt savu zvaigzni, savu laimi, savu karjeru. Bet cik daudziem paveicās un cik daudz nonāk uz ielas? Es nezinu, cik daudz nonāk uz ielas, vai viņi vienkārši padodās pirms tas notiek. Man ir daudz draugu, kur ir jau vairāk par 10 gadiem to dara, un viņi nav izsitušies līdz tam līmenim, kur es esmu. Man liekas, es māku labi taisīt networking, es māku ar cilvēkiem runāt, bet es arī kādreiz piestrādāju industrijā. Es sapratu, tad tu vari būt independent artists, un tu nekad nebūsi, piemēram, tik slavens kā Madonna, bet varbūt tev nav tik svarīgi būt slavenam, bet vairāk nopelnīt gadā šī tik daudz naudas vai tādu summu, vai tu gribi tur vienu māju Rīgā, vienu vasarnīcu, un ar tevi ar to pietiek. Tur ir tie slāņi ir daudz, un man ļoti patīk tas stāsts. Norvēģiem ir tā dziedātāja Aurora. Pazīsti? Es dzirdēju viņu. Viņai ir tā dziesma Let it go no Frozen. Viņai neinteresē būt lielākai māksliniecei. Bet visi bērni viņu zina. Un viņai ir droši vien 2 Teslas, Zviedrijā kādas 4 mājas pēc tā Frozen, bet viņa, kad tūrēja pa pasauli, viņa tikai izvēlās koncertzāles, kur ir maksimums 3000. Viņa saka, nē, man to pietiek, man nevajag stadionu. Man nevajag pašu lielāko halli. Man pietiek ar tiem 3000, bet tie fani mani mīl, manas biļetes vispār pat šitā. Un man ar naudu pietiek. Un tas ir varbūt arī tāda ziemeļu eiropiešu mentalitāte, ka man nav obligāti jābūt pašai lielākajai zvaigznei. Un man tas liekas ļoti interesanti. Un tur īstenībā ir lielāka brīvība, jo kad viņi iet pa ielu, viņi nefotografē. Viņai ir kaut kāda vēl palikusi sava privātā dzīve, kas arī, man liekas, ir ļoti svarīgi. Tu pamosties vai izēj ārā no studijas, pieeja pie spoguļa un sev saki, Elīze, kā tu dziedi? Man caur visu to savu tradicionālo dziedāšanas karjeru, caur operu un ar visu to, kas ar to nāca līdzi, grafiki un tie noteikumi, visu pārējo, es ļoti baidījos pati no seviem. Un vienmēr domāju, ka es nekad nebūšu labākā. Man vienmēr būs kāds, kas par maniem varēs skaistāk, tīrāk nodziedāt. Un man liekas, es sākumā izvēlējos repu, jo tas bija pavisam viegli man. Man patīk rakstīt un ātri runāt es māku. Ja mēs pamēģinām vēlreiz no tās kūciņas noņemt to putu krēmu, kādi ir tev tumšie brīži un kā tu viņus risini? Es esmu ļoti emocionāls cilvēks. Un ar to, ka es esmu ļoti patstāvīga, tā dunča otrā puse ir tas, kad es nemāku prasīt, lai man palīdz. Es vienmēr daru visu pat līdz tam, kad es nezinu, kā no kaut kā tikt ārā vai kā kaut kam tikt pāri. Un tā ir terapija? Terapija, protams, bet man liekas, labākais, ko es varu izdarīt, ir man ir loks ar ļoti tuviem draugiem, kuri mani pazīst. Bija moments, piemēram, agrāk šī gadā, kaut kur martā, aprīlī, es sāku iet cauri visām kompānijām, iepazīties ar visiem galvenajiem menedžeriem un ENR-iem un visām izdevniecībām un vispārējo. Un viņi tev sēž pretī un runā, es eju vienu, man nav neviens menedžers, man neviens nav līdzi. Un ja pat kāds atnāk, viņš par manīm nerunā manā vietā, jo es esmu tomēr direktori. Un tad
es saprotu, ka viņi par maniem runā kā par objektu. Es nesaprotu, vai tev vajag tādā žanrā iet, un kā tu vispār šito domā par to, un viņi man prasa tāds jautājums, un sākumā tas viss ok, apēc, ka tu nedēļā ej uz tādiem 4-3 mītingiem, tevi tas tā noēd. Jo es tomēr savā dvēselē esmu māksliniece, kura raksta visu no tāda skatu punkta. Katrā dziesmā ir kaut kas ierakstīts tiešām no manas dvēseles. Kaut kāda taisnība ir katrā dziesmā. Un viņi pasaka, ka tu esi ja ne tad viņi tā vienkārši par tevīm runāja, ne balts, ne balts, ne tā. Es esmu ielikusi visu savu sirdi, visu savu enerģiju, vairākus gadus. Es viņam kaut ko spēlēju. Jā, man patīk. Un kā tu domā, kā tu sevi pozicionētu Spotifyā? Kāds ir tavs, kura radiostacija tevi spēlēs? Tādi jautājumi. Un es tā kā atbildu un saprotu intelektā. Viena lieta ir visu redzēt no tālienes. Pēc, ka es to visu ļoti labi saprotu, ilgi es mācījusies. Bet otra lieta ir, viņi runā par maniem. Viņi runā par to, ko es esmu uztaisījusi. Un viņiem tas ir, interesants, neinteresants, patīk, nepatīk. Un tas beigās mani baigi noēda. Bija tāds moments, kad es vienkārši pat nevarēju iet atpakaļ uz studiju. Es nevarēju rakstīt, jo es domāju, ko es daru? Kā es tiku tik tālu? Un laikam tas viss, es sasniedzu savus griestus un vairāk es nekur netikšu. Kur ir mana nākamā iespēja? Kā es tam visam tikšu cauri? Un tad man blakus ir cilvēki, kuri saka, tu esi unikāla, tu esi vienīgā tāda, tu visu spēj, tu tikai līdz šejienei tiki, un tas ir tavs nākamais, kā saka, piedzīvojums. Iemācīties sevi atšķirt kā biznesu no savas personības. Es neņemšu mazu naudu, es neņemšu tādu līgumu, kur ir ierakstīti, kad man vairāk nekad nepiederēs mana mūzika, visu to pārējo. Un viņam maniem grūtāk, viņiem vieglāk paņemt 22-gadīgu meiteni, viņai teikt, tu dziedāsi drum and bass tagad. Un es to redzēju fiziski ar savām acīm, es to redzēju, kā tas viss notiek. Es esmu arī redzējis, kad viņi paņem tavu dziesmu un saka, labi, mēs tev ticēsim. Un viņi izliek to tavu dziesmu, un tā dziesma pirmajos 6 mēnešos neizdara nekādus numurus. Un tā viņi tevi neatlaiž no tā līguma, bet tu nedrīkst vairāk izlaist naudu. Tu nedrīkst uzstāties, tu neko nevar darīt. Un tu esi tādā nekurienes. Viņas angļu valodā viņi sauc par shelving. Un es būtu sēdēt uz plaukta, tas būtu pats smagākais. Cik tālu tu aizies? Tu visu laiku saki, kamēr es sasniegšu savus sapņus un mērķus. Tie mērķi mainās, bet tā tūres mērķis vēl nav mainījies. Es pie tā vēl piestrādāju, lai tā tūre būtu skaista un nevis tāda, ka mums ir jābraukā un jādzīvo pa moteļiem, bet ka tā tūre var būt tāda reāla un visiem tā tūre palīdzēs, ne tikai man. Tā kā tas ir vēl sapnis, kurš ir aktīvs. Losandželesu. Es arī neesmu kopš Covid aizbraukusi. Es neesmu bijusi uz Āziju, es labprāt būtu arī uz Āziju aizbraukusi. Es kādreiz pārstāvēju mākslinieci no Dienvidāfrikas. Es arī labprāt tur aizbrauktu, redzēt, kā, piemēram, Appiano, tas viņu stils tagad ir pārņēmis visu pasauli. Bet arī man liekas, es gribu uzrakstīt albumu. Šī brīdī es esmu izdevusi tikai mazākus projektus. Un man liekas, es sāku justies gatavu uzrakstīt albumu, kur būs vairāk tā mūzika un tas stāsts būs dziļāks. Ja mēs pēdējos 25 gadus esam kā priekšplānā izvirzījuši prāta vētra, ejiet, iekarojiet Eiropas tirgu. Nav sanācis. Un tad mēs liekam pretī mūsu hip-hopu, mūsu repu. Tur ir vispār tukšums. Kāpēc tā? Un tad ir Elīza. Bet es dziedu angļu valodā, tas visu maina. Un man nav akcenta. Un man liekas, ka es ar to, ka esmu sieviete, dažiem tas patiks un dažiem tas nepatiks, kā es izpaužos. Un ar visu to provokāciju, tas stāsts paliek lielāks. A. Un B. Man liekas arī dažreiz, kad jāskatās, kāda ir situācija. Prāta vētra, tas bija 90. gados, viņi pārstāvēja tādu jaunu mūdu, jaunu elpu Latvijā. Bet tas varbūt nebija visai Eiropai tāpat sajūtams, jo viņi nedzīvoja tādās pašās kondīcijās. Bet ar repu, protams, ir grūtāk. Man liekas, ka tas vispār ir grūtāk, jo, diemžēl, Anglija un Amerika ar savu angļu valodu vēl joprojām tur repa un hip-hopa monoplija. Tev arī jābūt sprādzienam. Diemžēl ar to, ka tu esi talantīgs, nepietiks. Ja tev nav reāli kāds ar alkoni, kurš tev iekustina to visu, kontakti.
sakari. Tad industrijā tas ir neiespējami. Tad tev ir jāiet tā kā maneskinam un jātaisa baigais šovs un jāpierāda sevi tādā eksplozīvā veidā. Ir cilvēki, kas sasniedz ļoti lielas lietas, pat kuri nav ļoti riskanti savā mākslā. Bet lielākā daļa tie ir vīrieši, un viņi ir kādi 2 katru reizi cirkulācijā. Viens Ed Sheerans un viens Luis Capaldis. Sievietes parasti nepieņem. Visi saka, jā, forši, bēdīgas dziesmas, bet vai viņi paliks par tādu zvaigzni? Ko tu domā par Latvijas šlāgeru un Raimondu Paulu? Es ļoti, ļoti cienu Raimondu Paulu. Šlāgers arī ir labs. Es tikko biju brālēna kāzās un dzirdēju visas labās. Meitene zeltene cirtī kā pūks, mana sirds tiki-tī-tī-tā. Es uz to uzaugu, bet es nesaku, ka es to klausos katru dienu. Raimondu Paulu, viņš taču bija ģēnijs. Un to, kā viņš spēlēja 70. un 80. gados, kad vēl bija Padomju Savienība, viņam iekšā ir tāds kodols. Tāpēc jau viņš ir mums tāds viens laikam. Kā tu mīli Latviju? Stipri. Ir īpaši kopš to, kad es sapratu, ka ir arī latvieši, kas saprot to, ko es mēģinu darīt tādā savā mākslā, un kā es mēģinu sevi prezentēt, un kādu vidi es gribu radīt priekš sievietēm, ir īpaši, un ka viņi mani atbalsta tanī, tad man ir tas tā kā spārni uz muguras. Es cīnos par to, ka mūs arī mazliet vairāk redz. Mēs neesam tikai kaimiņi krieviem. Bet mēs tik sen esam nospiesti, mēs esam maza tauta. Mūsu pasaulē ir cik 2,5 miljoni, varbūt 3 visā pasaulē. Ir vairāk cilvēki Austrum Londonā. Bet kas mums reāli ir? Ar ko mēs varam lepoties? Var arī lepoties par to, ka mēs vienkārši esam. Man liekas, mums ir skaista kultūra, mums ir interesanta vēsture. Mēs esam Mums ir ļoti stipras attiecības ar dabu. Mēs esam ļoti strādīgi, bet ļoti introverti kaut kādā savā ziņā. Un es to sāku pamanīt, kad es palieku vecāka. Es sevī redzu to savas latviešu īpašības. Pelēku? Man liekas, ka tas palēkais, tas ir tāds vārds, kuru izvēlējās, jo mēs visi bijām drūmi un sēdējām tanīs padomju paģirās, kuras, man liekas, tagad lēnām sāk iztekt ārā. Es nesaku, ka tas viss vienmēr notiek tikai uz labāko pusi. Pasaule ir komplicēta. Bet man liekas, ka mēs varam lepoties ar to, ka mēs palikām tādi, kādi mēs esam un nemainījāmies. Kaut vai mums vienmēr iebrauca kaimiņi un teica, kā mums jābūt citādākiem. Un to ir grūti salīdzināt ar tādu Zviedriju, kur ir daudz vairāk cilvēku, vai pat Vāciju. Bet mums ir tādas ziemeļu Eiropas iemaņas, un mēs esam ļoti intuitīvi, un mums ir tāds temperaments. Vai tu ar mani vai nē? Jā, exactly. Vai tu saki taisnību, vai nu mēs ejam tālāk. Bet es nesaku to, ka katrs latvietis vienmēr runā tikai taisnību. Tas ir, protams, neiespējami. Dziesmu svētkos tu biji? Es diemžēl nebiju, jo man bija jābūt Londonā, bet es redzēju pa televīziju, un viņi izskatījās ļoti skaisti un varani, un es ceru, ka nākamreiz es būšu Latvijā uz viņiem. Kā tu sevi paturi to latvietību? Jo 13 gados tu kā korķis aizšāvies, un joprojām tu vēlies būt tur. Droši vien ar to, ka man visa ģimene dzīvo, un man ir tāda darbs, kur es pati drīkstu izvēlēties, kad es braucu mājās. Un ir īpaši to, ka es tagad sāku strādāt vairāk, ka man sanāk diezgan bieži. Es jau, man liekas, 6. reizi šogad lidoju uz Latviju. Tā kā, labi, tas nav katru sestdienas svētdienu, bet tik un tā man neliekas, ka es nekad no Latvijas nejūtos tālu. Man vienīgais likās, kad es biju jaunāka, ka mani nepieņēma. Un jaunieši, kas klausās tevi, bieži vien saka, tā Latvija ir sūds, es braukšu prom. Tā neviesi saka. Man liekas, ka katram jaunietim
kaut kādā fāzē gribas izbraukt ārā no mammas pagalma. Ja mēs skatāmies, labi, no tēvzemes izbraukt uz kādu brīdi, bet mums visiem patīk braukt arī atpakaļ. Man liekas, tas arī tāda pasaules lieta, globalizācija. Piemēram, kad es skatos uz saviem itāļu draugiem, viņi daži piedzima pat Anglijā vai tur Amerikā, bet viņi tik un tā ir itāļi. Nu, pēc viņiem citi itāļi izturās kā pret itāļiem, ja? Pat viņi runā sliktāk, labāk. Bet te ir vienmēr man prasa par to, ka tu esi latvieti vai ārzemieti. Es nevaru saprast, kāpēc varbūt tikai tā vai tā, kāpēc tas ir tik melnbaltā. Man liekas, ka izbraukt ārā no savas valsts, tas ir visiem, es to visiem ieteiktu uz kādu brīdi. Redzēt, ko tas nozīmē pastrādāt kaut kur citur. Tas ir plašums. Jā, vienkārši redzēt pasauli. Tas nenozīmē, ka tur ir labāk. Man neliekas, ka Anglijā ir labāk. Man vienkārši ir tas, ka es zinu, kad es dziedāšu angļu valodā, mana karjera šobrīd, un mans partneris viss ir tur. Bet laimīgā kārtā man sanāk ļoti bieži braukt atpakaļ un būt šeit arī. No tā, man liekas, es arī esmu tik daudz bagātāk. Man visi angļu draugi vienmēr saka, like, it's so cool, kad man ir vieta, kur es varu aizbraukt un justies kā mājās. Es varu aizbraukt prom no visas tās lielās jāsgas, kas tur ir. Kādreiz Ludzā būs tavs koncerts? Ludzā? Kāpēc ne? Varbūt jā, ja man ielūgs, es atbraukšu. Ko tu domā par British Got Talent vai American Idol? Forši, man ir draugi, kuri ir piedalījušies, but it's not for me. Man nepatīk tas kompetīciju tā vide. Man liekas, viņa ir diezgan banāla. Eirovīzija? Eirovīzija, man liekas, ir interesantāka, tāpēc, ka tur ir kaut kāds tāds tā kā maza politiska spēle. Kurš nākamais to Eirovīziju pieņems savā valstī? Un man patīk redzēt, kā katra valsts izpaužās un ko viņi izvēlās. Un, piemēram, es runāju, tagad mums pēdējā Eirovīzijā uzvarēja Zviedrija. Tā dziedātāja jau bija piedalījusies un uzvarējusi. Un es runāju ar vienu zviedru menedžeri, kuri arī strādā muzikā. Es saku, jūs Zviedrija, jūs zinājāt, ka jums vajadzēja uzvarēt, kurš tagad cits Eiropā pieņems Eirovīziju. Visiem ir smagi caur recesiju, kuram būs pīķis Zviedrijai. Jūs izvēlējāties jau dziedātāju, kuri jau ir uzstājusies. Viņa saka, Elīze, tu domā, ka pirmo reizi viņai kaut kas sanāca? Viņa man izskaidroja to, ka tajā laikā, kad viņa uzvarēja pirmo reizi, kad īstenībā viņai tā karjera nepanesās tā pilnīgi. Tā kā būtībā tas ir mārketinga plāns. Tas ir mārketinga plāns. Un tagad viņa otru reizi uzvarēja, un laikam tā viņa scenogrāfija un tas viss vizuāls visiem iepatikās vairāk, un tagad viņai ir full booking, pilnas tūres. Sportā ir ļoti vienkārši. Es nāku no sporta žurnālistikas. Tev ir pirmā vieta vai tev ir kauss? Vispārējais, otrais jau ir pirmais zaudētājs. Jā. Tev ir bijusi Glastonbury. Latvijā pozitīvs. Jā, nav bijusi tūre. Bet gal galā var taču ar to samierināties un viss. Glastonbury jau ir uzvara. Pozitīvs ir uzvara, vai ne? Jā, bet ja tu nopelnītu 100 miljonus, tu vairāk neiet uz darbu? Varbūt iet, varbūt tev patīk tas, ko tu dari. Varbūt tu tiešām šīs intervijās, kad tu runā ar interesantiem cilvēkiem, tas tev kaut kā dara gandarījumu. Tur ir psiholoģiska spēle. Man liekas, ka mēs nepiedzimstam tikai, lai izpildītu checklistu, bet vairāk, kad mēs atrodam to dzīves stilu un to, cerams, ka karjeru vai to loku, kur mēs sevi piepildam un arī palīdzam citiem caur to. Protams, tas ir smieklīgi, tāpēc, ka, kad tu runā par mākslu, tas nav tas pats kā ārsts vai dažreiz politiķis vai uguns. Tu nevienu neizglābi, jā. Es nevienu neizglābi. Bet es cerams, ka, ko es gribētu darīt savā karjerā, ir, kad man ieslēdz manas dziesmas un kad tu brauc un kad tev arī ir grūti no rīta un kad tev ir bijis grūti darbā vai tev kaut kā neiet tā, kad tu dzirdi tās dziesmas, tu viņas sāc sev pats dziedāt, ieslēdzi sev tādu mantru un pēkšņi tu sev notic un saki, zini, man ir grūti, bet es tik un tā to izdarīšu. Un tu sev
palīdz emocionāli. Man liekas, mūzika man ir ļoti palīdzējusi emocionāli. Vai nu, kad es negribu skriet sporta zālē, vai kad man vajag izraudāties un man vajag to serenādi aizmugurē austiņās. Tā ir tā kā instruments, kā izpaust savas emocijas vai sevi piepildināt. Un laikam iedvesma ir viena no tām. Bet runāt par iedvesmu un skatoties uz sevi, tas ir tā baigi dīvaini. Tas tā banāli. Neakurāti. Tas ir spogulis, ko no rīta sev ieraugu, domā, kā tu izskaties? Ja? Dažreiz man liekas, ka es esmu pilnīgi divi dažādi cilvēki. Protams, es neesmu, bet tad, kad es pamostos un domāju, man ir jāiet uz to skatuvu, man jāvelk visas tās drēbes, jāstais mati, jāuztais makijāžs, jāuzvāk papēži. Kauns arī ir? Man ir lielāks kauns būt garlaicīgai nekā kaut kā padarīt no sevis klaunu. Man liekas, būt smieklīgai un atvērtai. Es no tā īpaši nekaunos, bet man ir grūtāk, tāpēc es negribētu iet uz Britain's Got Talent vai American Idol, pat balss. Tas ir tik superīgi, no viņas iznāk tādi talancīgi cilvēki un mūziķi, bet es nevarētu, jo man būtu grūti saņemties un saprast un redzēt to video, kur es domāju, es neizdarīju pareizi kaut kādā tur līmenī. Bet tā, kad tu esi mākslinieks un tevi nesalīdzina nevienam citam, tu vienkārši ej pa savu ceļu. Tas ir daudz vieglāk. Tā kā man ir ļoti liels respekts pret visiem, kuri izvēlās tās konkursus. Mēs runājām tikai un vienīgi par mūziku. Kas tu esi bez viņas? Es tev viņu atņemu. Es esmu laikam mazliet jocīga, bet diezgan omulīga būtne, kurai patīk labi paēst, kurai patīk ceļot, kurai patīk pajokot. Es ļoti mīlu savu ģimeni. Man patīk būt kopā ar bērniem. Man ir 2 jaunāki brāļi un māsa, un māsas brāļi un brāļa meita un liela ģimene vispārējais. Un man patīk redzēt, kā cilvēki paņem un iesūc jaunu informāciju. Tas man ļoti interesanti. Man vecā mamma bija skolotāja, un viņai tēvs bija skolotājs. Un viņam tēvs bija skolotājs. Un man liekas, man ļoti interesē, kā mēs jūtamies tik brīvi, ka mēs varam kaut ko jaunu iemācīties. Un tāpēc man patīk ik pa laikam strādāt ar bērniem, vai viņiem būt līdzās, jo viņiem enerģija ir tik atvērta. Un kas vēl es esmu kā personība? Es laikam esmu mazliet dīvaina. Un nevis tādā sliktā ziņā, bet vienkārši ar visu to, kā es sevi prezentēju caur saviem tērpiem un caur savu mūziku, es esmu tāds nepieaudzis bērns savā sirdī. Un laikam tāpēc man ir vieglāk cīnīties ar to savu kaunu, jo es to visu neņemu tik nopietni. Bet otrā pusē es arī esmu ļoti intensīva sieviete, kura, kad kaut ko es izdomāju un kad es gribu kaut ko sasniegt, tad es izdarīšu visu, lai man tas sanāk. Un man nevar teikt nē. Tā kā tur ir tāds, laikam mums visiem ir 2 puses, kuras nevienmēr ir līdzīgas. Tāpēc jau cilvēki ir komplicēti. Bet, man liekas, bez pat mūzikas es esmu kaut kādā ziņā entertainers. Izklaidētājs. Un tad pasapņosim, jo YouTube visticamāk būs mūžīgs. Pēc 30 gadiem, tev 60. Ko tu būsi izdarījis un kur tu būsi? Kad man būs 60, es būšu, vai joprojām droši vien dzīvošu starp Latviju un ārzemēm un braukāšu, cerams, ļoti bieži turp un atpakaļ. Un kad man būs pašai savu ģimeni, savi bērni. Un es laikam ap 60 jau vairāk negribējuši skraidīt pa skatuvēm. Man liekas, ka es labprāt ietu atpakaļ uz industrijas pusi. Tā kā es uzsāku to savu kompāniju, Mana Naba. Man vienmēr ir interesējis, kā strādā mūzikas biznesa. Un es labprāt tur arī paliktu un dotu
padomus un infrastruktūru jauniem māksliniekiem, kuriem es redzu, ir gan tas talants, gan tā spēja to smago darbu pavilkt un izdarīt. Un viņiem palīdzēt, iedot viņiem instrumentus un caur to saņemt naudu. Man liekas, būt top menedžerei, tas būtu foršs, bet tā, vēlāk dzīvē. Paldies! Paldies!